Labvakar visiem, un liels prieks jūs visus šeit redzēt. Esam pievienojušies šeit no organisma attīrīšanas grupiņas, kurā mēs 5 dienas iepazinām mazliet vairāk, kas ir tāda dabīga organisma attīrīšana ar dabīgiem augiem, ar ekstraktiem, kā to pareizi veikt. Es pieļauju, ka tāpat ir diezgan daudz jautājumu, jo šī tēma nav viennozīmīga un viņa nav nemaz tik viegli sākumā izprast. Tāpēc arī mēs īstenībā piedāvājam šo sistēmu, lai cilvēkiem būtu viegli saprotami, soli pa solim attīrīt savu organismu. Un šodien es sākumā varbūt iepazīstināšu ar sevi. Tad es iziešu cauri tiem jautājumiem, kurus jūs man esat uzdevuši čatā, un tie ir ļoti daudz un svarīgi jautājumi. Un tad, protams, arī es aicināšu jūs uzdot tepat uz vietas. Vai pat iespējams, es darīšu tā, ka tie, kas ir pieslēgušies, jums būs tā privilēģija uzdot pirmajiem jautājumus, un tad tie, kas man ir uzdevuši čatā, tiem tad es atbildēšu uz jautājumiem beigās. Man liekas, tā būs godīgāk. Par cik jūs esat pieslēgušies, jūs esat lieli maleči. Sākšu ar sevi, kas es esmu. Tātad mani sauc Sanita Kozļakovska. Tā es mazliet viņu tuliņ nomainīšu uz skatījumu tā, lai... Nē, nepatīk. Es tuliņ mirklīti samainīšu, kā mani redz. Tā tad, jā, mani sauc Sanita Kozļakovska. Es esmu naturopāte, praktizējoša naturopāte jau vairāk kā 4 gadus, un līdz šim es nonācu, protams, caur savu veselību, jo man bija ļoti nopietnas veselības problēmas, kuras es nesaskatīju kā nopietnas. Es ar to vienkārši jau sadzīvoju. Man bija ļoti smaga anēmija kopš bērnības, jau kopš 5 gadu vecuma. Es biju ģībšanas speciāliste, es ģību visur, kur vien es varēju noģībt. Līdz 20 gadu vecumam es to varēju kontrolēt, pēc tam es to vairs nevarēju kontrolēt. Es domāju, ka man ir sākusies epilepsija, bet ārsts teica, ka tā nav epilepsija, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti zems hemoglobīna līmenis. Un tad man sākās ādas problēmas, holesterīns paaugstināts, un es sapratu, ka es kaut ko daru ne tā, jo es vienmēr esmu gan ēdusi veselīgi, gan dzērusi ūdeni, gan kustējusies, sportojusi. Es vienmēr esmu ļoti rūpējusies par savu ķermeni. Jau no 13 gadiem man tas vienmēr bija aktuāli. Es atceros, ka es pat pirms skolas gāju skriet, pēc skolas skatījos, ko es ēdu, un ģimenē, man liekas, es biju pirmā, kas pateica, tā ne, mums vajag salātus vairāk, un sāka ieviest visādas izmaiņas mūsu virtuvē. Bet neskatoties uz to, mana veselība tā kā neuzlabojās. Viņa palika tikai ar gadiem sliktāka. Un, protams, es to saskatu to, kad pēc katras grūtniecības, tātad pēc pirmās grūtniecības man sākās ādas problēmas, pēc otrās grūtniecības man ir paaugstināts holesterīns. Un tas, protams, ir saistīts ar aknu pārslodzi, jo grūtniecēm ir ļoti liela slodze uz aknām. Un tad, kad organisms nespēja tātad izfiltrēt visu, ko viņam vajadzētu, tad, protams, sāk izpausties dažādās simptomātikās. Un pēc attīrīšanās man tas viss pārgājis, vairs neesmu reiz ģībusi. Pēdējo reizi vairāk kā 4 gadi atpakaļ, 2 nedēļas pirms organismu attīrīšanas uzsāku. Tā bija pēdējā reize, kad es ģību. Un attīrīšanās rezultāti man visu laiku turpinās. Katru reizi es jūtu, kad man tā kā pa slānīšiem notiek izmaiņas. Es redzu, kā āda mainās. Es redzu, ka man bija 2 melanomas, kuras pēc antiparazitārā programmām pašas nogāja. Tikko, man arī ģimenē ir ļoti daudz, piemēram, dēlam ar laringītiem, ja, ka visu laiku šie te kakla iekaisumi veidojās, un, protams, arī antiparazitārā programma regulāri, un tādā veidā mēs no tā atbrīvojamies. Tikko pa ziemu dēlam uzmetās kārpa uz īkšķa. Mēs vienkārši atkal pavasarī gājām antiparazitāro programmu, un šīs te kārpa vienkārši kā krevelīte nogāja nost. Viņa palika tumša, tāda tā kā krevelīte, un vienkārši nogāja vienā dienā nost. Un tieši tas pats bija man ar šīm te melanomām. Viena bija te uz vēdera, viena te tā kā zem lāpstiņas vairāk, un viņas vienkārši pašas pa sevi pazuda. Un es vēl joprojām novēroju visādus rezultātus, gan pašsajūtā,
Gan ejot attīrīšanos, var redzēt, piemēram, arī vienreiz gāju smago metālu programmu, skatos āda vienkārši mirdz, saprotu, ka tā tad arī ir šie smagie metāli organismā un papildus uz to pastrādājot, mēs varam iegūt ļoti labus rezultātus. Bet šeit mēs vairāk runājam par to pašu sākumu, par to, kā sagatavot organismu, jo mēs nevaram uzreiz sākt ķerties piemēram, pie parazītiem vai nedod Dievs pie dziļās zarnu trakta attīrīšanas, ja mūsu aknas nav sagatavotas, tam nieras nav tam gatavas. Tāpēc mēs vienmēr sākam ļoti maigi ar detoksiņu. Tā tautā saucamais detoks, tas nozīmē to, ka mēs tiešām uzlabojam žults plūsmu, kas veicina aknu filtrāciju, nierītes, atgriežam sārmainu vīdi organismā un pamats tam visam ir arī ūdens. Ja? Kādu ūdentiņu mēs dzeram? Mēs nevaram dzert gāzētu ūdeni un domāt, ka mums viss notiks ļoti labi. Ja? Gāzēts ūdens vispār tur mūsu šūnas skābekļa badā. Un ja mēs zinām, piemēram, tās nelabvēlīgās šūnas, kas veidojas, jo nav skābeklis, un ir zems pH, viņš ir minimāli pazemināts, bet viņš nedaudz pazeminās, un līdz ar to tas rāda to labvēlīgo vidi, lai tur veidotos viss tas, kam tur nevajadzētu veidoties. Tāpēc iedomājieties, ka mēs esam akvārijas, ja? Tāds akvārijas ar zivtiņu iekšā. Un ko nozīmē, kad mums jau ir dažādas diagnozes, izpausmes uz ādas, tie paši pigmentācijas pleķi, par ko arī čatā gāja runa. Tas nozīmē, ka šis te akvārijas, viņš jau ir tāds kā piesārņots, duļķēns, tur ir purvs. Un dzerot tējas vai kā cilvēkam prāts vienmēr grib atrast, ja, kāpēc man nedzert ūdeni, es varu padzert kaut ko citu. Tas pats arī man ir ar sportošanu. Ja es negribu šodien sportot, un tad man prāts saka, nu šodien varbūt nevajag, tāpēc, ka tu tur vakar pasportoji, un šodien ir karsti, un meklē visādas attaisnojumus, lai nesportotu. Tāpat arī prāts meklē attaisnojums, lai nedzertu ūdeni. Bet, ja jūs gribat nomainīt šo duļķi šajā akvārijā, pirmais, ar ko vispār ir jāsāk, tā ir tiešām bioloģiski pieejama ūdens dzeršana. Un tā kā es jau sāku runāt par šo ūdeni, tad es arī atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas saistās ar ūdeni. Ar ūdeni ir ļoti interesanti. Ir dažādas arī kompānijas, kas pārdod dažādus filtrus, un kā tur gāja par šo te memoriju ūdeni, par kangenu ūdeni, un ir ļoti, ļoti liels piedāvājums. Vislabāk par šiem ūdeņiem jums pastāstīs paši ražotāji, bet jums ir jāzina tādas būtiskas lietas pamats. Tātad ūdenim ir jābūt pašam par sevi tīram, bioloģiski drošam, ja? Tātad tas ir ļoti svarīgi. Otrs, tam ir jābūt vāji sārmainam. Tam nevajadzētu būt pH 10, pH 9, tam būtu jābūt vāji sārmainam, 7,5 varētu būt 7. Tam ir jābūt zemam virsmas spraigumam. Iedomājieties, kad ir dzīvsudrabs. Dzīvsudrabam ir augsts virsmas spraigums, ja? Tātad viņš ir tāds kā bumbiņa, un šo te dzīvsudrabu mēs nevaram noķert. Un šāds te ūdens ar augstu virsmas spraigumu nevar iekļūt šūnā. Viņam ir grūti iekļūt šūnā. Tāpēc ūdenim ir jābūt ar zemu virsmas spraigumu, un tad viņš var saspiesties un ieiet iekšā šūniņā. Viegli mineralizētam un strukturētam. Strukturētu jau ir dzirdēts, var saldēt, var arī tā kā aprunāt šo ūdeni, ierunāt, ielikt šo savu labo enerģiju. Tas arī ir viens no variantiem. Un vēl ir tāds punkts, par kuru ļoti, ļoti reti kurš runā. Tam ir jābūt negatīvi lādētam. Tas ir šis ORP, jeb oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, ko var izmērīt. Ir speciāls aparāts, ar kuru to var izmērīt, kas parāda, cik daudz elektroni ir ūdenī. Elektroni tā ir dzīvības enerģija. Tad, kad mēs izejam pastaigāt ārā ar basām kājām pa zālīti, mēs arī no zemes uzņemam zemes enerģiju, kas ir šie elektroni. Un ūdens lielākoties, kas ir pieejams pudeļūdens, krānūdens, viņam trūkst šie te elektroni, un to sauc par nedzīvu ūdeni. Tātad, ja elektroni ir mīnusā, tātad, piemēram, nevis mīnusā, bet plusā, piemēram, plus 100. Man agrāk Siguldā ūdens bija plus 126, 125, tagad viņš ir plus 200, jā, pat bišķiņ vairāk, plus, nu, kā kur dienas, ir arī plus 170.
Un tas vienkārši liecina par to, ka ūdenim ir sākts pievienot vai nu vairāk chlors vai kaut kas, kāpēc viņš ir palicis vēl nedzīvāks. Ja? Vēl nedzīvāks. Nedzīvs ūdens, viņam aiziet šie elektroni mīnusā. Tas nozīmē, ka dzerot šādu ūdeni, šis, nu, lai šo ūdeni padarītu dzīvu, nāksies paņemt mūsu dzīvības enerģiju, mūsu elektronus no mums. Tātad mēs pazaudējam savu enerģiju, lai atdzīvinātu šo ūdeni. Un, lai atdzīvinātu šo ūdeni, organismam būs vajadzīgs izmantot dabīgās minerālvielas. Tātad no mūsu kauliem, no mūsu audiem tiks vilkts ārā kalcijs, magnīs, lai mēs varētu atdzīvināt šo ūdeni un lai viņš varētu iegūt šos te elektronus un kļūt par dzīvu, par negatīvi lādētu. Negatīvi lādēts savukārt ir apmēram -100. Tas pats korāla maina, par kuru arī webinārā stāstīju, viņu pievienojot ūdenim, viņš aiziet uz -100. Pievienojot vēl ir tāds H-500, ko mēs izmantojam, viņš aiziet pat, viss ir atkarīgs no pamatūdens, cik labs ir pamatūdens, līdz -500. -500 tas jau ir tāds, varētu teikt, ārstniecisks, dziedniecisks ūdentiņš, ja? Un, nu, ko es varu teikt, runājot par kangenu ūdeni, vispār ar filtriem tur ir jāmēra, tur neko nevar pateikt, ja es neesmu izmērījusi, ja, vai viņam ir tā dzīve vai nav. Jo katram ūdenim, ja viņam trūkst kāda no īpašībām, kuru es nosaucu, tad tas nav bioloģiski pieejams ūdens. Tātad viņam kaut kas trūkst. Viņam ir jābūt gan strukturētam, zemam virsmas spraigumam, negatīvi lādētam, vāji sārmainam, tīram un viegli mineralizētam. Ja? Tad ir jābūt visiem šiem standartiem. Ja kaut kas no tā trūkst, tad organismam ir grūtāk uzņemt šo te ūdentiņu. Un ar ūdeni var veikt tādu foršu eksperimentu. Jūs varat ieliet glāzi ūdens, iepilināt jodu, un tad, piemēram, paņemt to savu otru ūdeni, un jūs gribat pārbaudīt, vai viņš tā kā izvadīs tos toksīnus no jūsu organisma vai nē. Un tad to joda ūdeni ieliet tajā otrā ūdenī, piemēram, vai tas ir filtrēts ūdens, vai tas ir kangena ūdens, vai tas ir memorija ūdens. Un ja jūs ieliet to ūdeni iekšā pie tā filtrētā ūdens, un ja viņš paliek perfekti caurspīdīgs, pat neizlejot, varbūt, ja lej uz otru pusi, varbūt neizlejot pat visu to tīro ūdentiņu, tad tas būs ūdens, kuru ļoti labi organisms uzsūks. Ar kangenu ūdeni ir tā, ka viņš nenostrādā šādā veidā. Tātad viņam kaut kas trūkst. Kas trūkst, es nezinu, bet dzīves viņš ir. Par struktūru un pārējo es nezinu. Es sapratu čatā, kāds rakstīja, ka tur paliek šie dabīgās minerālu vielas, bet tur kaut kas trūkst. Un kas, mēs nezinām, ja? To nevaram pateikt. Tas ir tiešām, es nezinu, tur dziļi jāpēta. Un tādā veidā mērot oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, uztaisot eksperimentu, mēs varēsim pateikt, vai šis ūdens ir bioloģiski pieejams vai nē. Ja? Tātad, tas tāds mājas eksperiments, ko jebkurš var veikt. Tātad vēl bija jautājums, kādu tieši ūdeni dzert, krāna, minerālu ūdeni, ja, no pudelēm un tā tālāk. Šeit arī nav viennozīmīga atbilde, jo es pati dzeru pudeļūdeni, bet es saprotu, ka tur atkal ir tā mikroplastika. Būtu labi atrast ļoti labu filtru. Zinu, ka osmozes filtrs ir ļoti labs. Viņu pēc osmozes filtra ir iespējams atdzīvināt šo ūdeni. Un ir iespējas pievienot šīs dabīgās minerālvielas. Tādā veidā mēs atdzīvinām viņu, un viņš ir labs dzeršanai. Ir ļoti daudz filtri, pēc kuriem ūdeni nevar atdzīvināt. Tās ļoti bieži ir šīs filtra krūzes, kur tā tad ielai ūdeni, liekas, ka tu viņu esi izfiltrējis, bet īstenībā viņam ir tik sarauta šī struktūra tam ūdenim, tās ūdens molekulas ir tik sarautas, sabojātas, ka pēc tam viņu nevar atdzīvināt. Ja? Un tas ir
ļoti, ļoti būtiski. Tātad osmozes filtri vai kāds cits filtrs, ar ungāru naturpātu runāju, kurai ir ļoti, ļoti pieredze liela darbā ar cilvēkiem un par ūdeni. Viņa teica, ka ļoti labi ir filtri, kuri paši ir no koraļiem veidoti. Viņa pati arī izmanto šādu te koraļu filtru, izfiltrē ūdeni, pēc tam viņa liek šo pašu korālu maini iekšā. Un tādā veidā viņa dzer ūdeni. Ja? Tātad mums ir jābūt visvieglākais veids, tātad mēs skatāmies, lai pamatūdens ir tīrs, un pievienojot pēc tam korālu maini, ūdens sastruktūrizējās, viņš kļūst viegli mineralizēts, viņam virsmas spraigums kļūst zems, viņš kļūst dzīves, negatīvi lādēts, viņš ir vājs ārmains. Un, ja, ar nosacījumu, ka pamatūdens ir tīrs, ja pārējo visu izdarīs korālmaini. Tāpēc tas ir tas, ko mēs paši izmantojam un esam ievērojuši to, ka pat bieži vien cilvēkiem tikai sākot ar ūdeni jau ir ļoti, ļoti labi rezultāti. Tā par kangenu es atbildēju, to es atbildēju. Kāds vēl bez korāla maina, es domāju, te ir domāts, bez korāla maina ir labs ūdens. Tur jau tā lieta, ka es neesmu tādu vēl atklājusi, un es teiktu, ka galvenais skatīties, lai ir tātad šis pamatūdens tīrs, kuram pievieno korāla maina ūdeni. Tā, kas ir ORP? Tas ir tātad šī te ūdens dzīvība, tieši šie te elektroni, vai nu ūdenim ir elektroni un viņš dod mums enerģiju, vai nu ūdenim nav elektroni un viņš atņem mums enerģiju. Kā piemēram, kolai ir plus 400, kola ir plus, ūdens ir apmēram plus 100, plus 200, kola ir apmēram plus 400, jods ir plus 500. Un tad, kad mēs bērniem dodam visas tās saldās limonādes un kolas, it kā jā, organisms ar to tiek galā, bet iedomājieties, cik daudz minerālu vielas tiek izskalotas no kauliem un kādas pēc tam bērnam būs veselības problēmas. Ja? Tāpēc tur, kur ir lieli plusi, mēs tādus dzērienus cenšamies izvairīties. Tad bija jautājums, pat nebija jautājums, vienkārši tika minēts, kad lieto korālu mainu uz 2 dienām. Te ir jāsaka tā, ka neviens ūdens, jo mēs korālu mainu gatavojam stikla vai kādā māla krūzē, ja, ne metāla, mēs šo ūdeni gatavojam uz 1 dienu. Tieši tajā dienā arī ir jāizdzer šis ūdens, jo nākamajā dienā šis ūdens vairs nebūs dzīves. Tas pats arī agrāk, senos laikos, kad bija šie te avotu ūdentiņi dzīvi, tagad viņi diemžēl nav vairs dzīvi, atvedot šo ūdeni mājās un turot burkās, ja, vai tur pudelēs, viņš pēc 24 stundām vairs nav dzīves. Ja, un tas pats ir ar korālu maini, tāpēc ir jāpagatavo tieši tik, cik jūs tajā dienā izdzersiet. Un tātad 1,5 litru, es domāju, ka jebkurš var izdzert un vajadzētu izdzert. Ja jūs neizdarat 1,5 litru dienā, tad noteikti tas ir tas, pie kā ir vērts pastrādāt. Tā, man šķiet, es par ūdeni atbildēju. Par ūdeni es atbildēju. Varbūt kādam ir jautājumi tagad uzreiz par ūdeni, lai mēs uzreiz visu pie viena, ja kāds grib pajautāt. Es gribēju pajautāt, ja reiz par ūdeni jautājums ir, vai drīkst ar korālmainu ūdeni uzdzert to ūdeni uzturu bagātinātājiem? Ir dažādas versijas, ko es esmu dzirdējusi, kad jā un kad nē, kad ir tādi uzturbagātinātāji, kurus ļoti jā un ir, kuras tā kā labāk nē. Jārēķinās to, ka uzturbagātinātāji ir tādi, kurus ir jādzer tā kā tukšā dūšā vairāk. Tos noteikti var ar korālmainu vai var parastu, piemēram, filtrēt ūdeni. Jā, es domāju, ka neviens no otras nebūs nepareizi. Bet lielākā daļa uzturbagātinātāju tomēr lieto ēšanas laikā, un tad gan mēs neuzdzeram ūdeni, korālmainu. Vispār arī parastu ūdeni nevajadzētu, tad labāk. Tad tas ir tas moments, kad var uzdzert citronu ūdeni, ja? Jo citronu ūdeni nevajag dzert mums visas dienas garumā, bet tieši ēšanas laikā, lai uzlabotu gremošanu, un arī, ja mums ir jāuzdzer kādi uzturbagātinātāji, tad mēs dzeram vai nu tēju vai citronu ūdeni. Man pašai vispār labāk patīk krīt kapsulas ar ēdienu, tad viņas labāk noiet lejā. Tā kā tā. Nebūs īsti nepareizi, ja arī uzdzers ar korālmainu.
Paldies! Varbūt vēl kādi jautājumi par ūdentiņu? Labi, tad es Irēna jautā čatā, labdien, man ir izņemts žulas pūslis un vairogdziedzers ikdienā lietoju tiroksīnu un man ir diagnosticēta aknu taukošanās. Ņemot vērā šo, kuri uztura principi un pārtiks produkti, man ir stingri jāizvairās, vai ir kaut kas, ko nedrīkstu darīt no tā, ko jūs stāstat, rakstat. Šeit ir ļoti liela saistība ar aknu veselību, ja, jo, ja ir aptaukojusies akna, tas nozīmē, ka kas ražo tauku šūnas? Tās ir aknas. Un viņas to dara tad, kad viņas ir ļoti lielā pārslodzē. Un tad, kad aknas jau sāk aptaukoties, tad veidojas šie viscerālie tauki vispār sievietēm, kurām ir viduklis virs 90 centimetri. Jūs jau skaidri zinat, ka jums sāk veidoties viscerālie tauki, tātad iekšējo orgāni sāk aptaukoties. Un tā ir vieta, tauki ir toksīnu depo, kur organisms pat taisno sūta visus šos toksīnus. Ja? Tātad aknas nefiltrē, viņām vajadzētu filtrēt, bet viņas to nespēja, jo ir žults stagnācija, kur ir izņemts žults pūslis. Tas nozīmē to, ka ir bijusi žults stagnācija ļoti ilgu laiku, ja? Jo žults pūslim nav jāizoperē tāpēc, ka pirms 2 dienām tur neizdzēra ūdeni. Tas nozīmē, ka varbūt 20 gadus cilvēks slikti dzēra ūdeni, nepareizu uzturu lietoja, un tas noveda pie šiem te žultsakmeņiem. Žultsakmeņi arī saistās ar parazitozi, ar to pašu žults ateces traucējumiem. Un, protams, kad ir žults ateces traucējumi, nefiltrē, sāk veidot tauku šūnas, kurās arī tiek noglabāti šie toksīni. Un vairogdziedzers ir ļoti, ļoti jūtīgs uz intoksikāciju. Tāpēc ļoti daudz cilvēkiem mūsdienās ir problēmas ar vairogdziedzeriem, jo viņš ir jūtīgs uz intoksikāciju. Ja? Tātad tas atkal ir saistīts ar aknām. Aknas nespēja filtrēt, un tad pārējie orgāni sāk mēģināt kompensēt. Tātad tur ir viss jāstrādā ļoti ar aknām, ar aknu attīrīšanu. Šeit arī, protams, var ir sazināties ar savu konsultantu, kurš jūs uzaicināja šejieni. Ir arī speciāla programma, kas ir paredzēta priekš aptaukojušās aknas, un te var pastrādāt ilgāk. Tad attīrīšanās ir ilgāk. Uzreiz saku, 3 mēneši strādā tikai uz aknām, un tad tikai sākās tā attīrīšanās. Un nav nekas tāds, ko nedrīkst. Tieši otrādāk, šajā gadījumā jums būtu ļoti tiešām jāstrādā uz detoksifikāciju, uz žults dzīšanu, uz nierītēm, jāskatās ūdens dzeršanā, runājot par pārtikas produktiem, kas ir stingri jāizvairās. Stingri jāizvairās no pusfabrikātiem, no visa, kas satur dažādas e-vielas, krāsvielas. Ja jūs paņemat kaut kādus produktus un tur ir nesaprotama etiķete, tad šos produktus nevajag nevienam, un īpaši jau jums. Nav jāizvairās no labajām taukskābēm. Protams, visu ar mēru, tātad olas, zivis, var arī treknāku gaļu, bet viss ar mēru. Nevis tā, ka tagad tur redīs tur speķi vienu, ja, un olas un kilogramu riekstus dienā. Tas, protams, nedara, bet ir tās bišķiņi riekstiņi, bišķiņa oliņa, ja 2 olas, piemēram, tur dienā. Nu, tā kā visu sakombinēt tā, lai pietiktu šīs labās taukskābes, jo īstenībā labās taukskābes ir tās, kas veicina žults plūsmu un palīdz arī sakārtot žults ateci. Ja? Tātad tas ir īstenībā svarīgi mūsu aknu veselībai. Un, protams, visi zaļie produkti, kas ir dažādi salāti, brokoļi, viss, kas ir stumši zaļš, tas mums palīdz aknu detoksifikācijā. Tās pašas celerijas sulas var taisīt. Ja? Tad tas viss palīdzēs aknu detoksifikācijā. Nav tāds kaut kāds maģiks, ja, ko jūs tagad ēdīsiet, un jūs būsiet, jūsu aknas pēkšņi uzlabosies, vai žultspūslis, ne žultspūslis, bet vairogdziedzers atjaunosies. Tas ir viss kopā, tās ir ikdienas izvēles. Nēdam ogļhidrātus ātros, ēdam saliktos, ja, piemēram, griķi, kvinoja, izvairamies no maizes, izvairamies no saldumiem, no bulciņām,
Tas ir viss nu, tāds kopums. Ja? Tad, ejot attīrīšanos, arī tiek iedots rekomendācijas, pēc kurām ejot, mēs iegūstam vislabākos rezultātus. Jo mērķis ir tajā mirklī, kad jūs attīraties, nu, nebērt iekšā atkal to nākamo toksīnu devu. Ja? Piemēram, cilvēki, kas attīrās, patiesībā no ļoti daudz kā atsakās. Nevis tāpēc, ka tas ir likts, bet tāpēc, kad atgriežas šī biorezonance un cilvēks pats sajūt tā, alkoholu es vairs negribu, bulciņas es vairs negribu, to es vairs negribu. Saldumus sāk ļoti izvērtēt. Ja agrāk es ēdu tur tviksus, mārsus, tās man ļoti garšoja kaut kādas veikala cepumi, tagad es vispār to nēdu, jo es tik ļoti strādāju ar sevi, ka man tas viss pat liekas negaršīgi. Es ēdu, un man liekas negaršīgi, es to nevaru iest. Bet tas ir ar laiku nomainot mikrobiomu, kurš patiesībā ir tas, kas mums prasa to, ko mums nevajadzētu. Mums sāk gribēties veselīgas lietas. Jā, tos pašus dārzenīšus arī bērniem tas pats ir. Bērniem attīroties, mainās, un viņi sāk ēst lietas, kuras iepriekš neēda. Tā kā tas ir par jūsu jautājumu. Tad bija jautājums, kā sagatavot organismu attīrīšanai. Nu, tas arī ir tas, ka mums ir jāveicina žults attece un jādzer ūdens pietiekamā daudzumā un jāatbalsta nieru filtrāciju. Ja? Tas tieši tā arī ir tā sagatavošana. Un tad, kad aknas un nieras ir gatavas, tad mēs ejam tālāk uz antiparazitāro, jo antiparazitārā kursa laikā arī tomēr parazīti netiek nogalināti, bet tomēr ir daļa, kuriem radot nepatīkamu vidi aizies bojā, piemēram, tā pati sēnīte. Un viņi atstāja diezgan toksisku vidi aiz sevis. Un, ja jūs iepriekš nebūsiet attīrījuši jau organismu, patīrījuši no tiem vecajiem toksīniem, un uzreiz iesiet antiparazitārijā un nāks vēl klāt jaunie toksīni, tad var būt izteiktākas detoksifikācijas blaknes. Ja? Jums vajag atbrīvoties no tā, kas jau jums tur ir. Un tad, kad ejat antiparazitāro, tad tur veidosies jauni toksīni un organisms pamazām ar aknu atbalstošiem produktiem mēs pamazām arī vadīsim ārā tos nākamos toksīniņus. Ja? Tātad tā arī ir tā sagatavošanās. Protams, ja cilvēks nevēlas attīrīties, noteikti pirmais ir ūdens dzeršana un sakārtots uzturs. Neko citu, te nav nekāda raķešu zinātne apakšā, ja tas ir vienmēr pamats. Ūdens, uzturs, kustība, psihoemocionālais stāvoklis un, ja organisms netiek galā, mēs viņam palīdzam attīrīties. Pirms es dodos tālāk pie jautājumiem, kas man ir sarakstīti, varbūt kāds grib uzdot savus jautājumus, jo jūs tomēr esat pieslēgušies, es došu jums priekšroku. Tad man ir jautājums. Jā, droši. Ejot attīrīšanos, tur detoks, parazīti un kolavādas, visus tos kursus, jā. Ja tu tajā laikā, teiksim tā, 50% grēko, nu, uztur, es domāju, ja, vai tas stipri iespaido to attīrīšanās procesu? Ļoti labs jautājums īstenībā. Šis ir fantastisks jautājums, jo arī man ir nākuši tādi vīrieši, kuri saka, es neko nemainīšu uzturā, es kā dzēru aliņu, es kā tur uzdzīvoju, tā es uzdzīvošu, es neko nemainīšu. Un tāpat cilvēkiem ir fantastiski rezultāti. Tiešām fantastiski. Un labākais ir tas, ka tieši attīrīšanās ceļā cilvēks pēkšņi saprot, ka viņš vairs negrib to aliņu vakaros, kā viņš līdz tam gribēja. Kad patiesībā, ja mēs uzreiz noņemam visu nost pirmajā dienā, pasakam saldums es neēdīšu, alkohols nedzeršu, kas mums tur vēl ir tāds neveselīgs pusfabrikātus neēdīšu, ja tā kā liekas, nu ko man tagad ēst. Un tad tu sāc iet to attīrīšanos, tev organismam ir stress un ir diezgan grūti to izturēt. Tāpēc mēs bieži vien sākam attīrīšanos un attīrīšanās procesā mainot mikrobiomu, pamazām mainās ēdienu izvēles. Un es vienmēr saku, ja, piemēram, tagad ir Jāņa, mums tāpat ir vesela grupiņa ar cilvēkiem, man liekas, tur pār par 500 cilvēkiem, kas šomēnes iet attīrīšanos.
Un, protams, ka viņi tāpat izbaudīs Jāņus. Viņi tāpat apēdīs kādu kūciņu. Tāpat, ja gribēs vasarā kādu ballīti, izdzers kādu prosecco vai vēl kaut ko. Nav tā, ka mēs nedrīkstam pilnīgi neko. Mēs atļaujam sev arī to kūciņu apēst, ja tajā dienā jums ļoti gribās. Galvenais, kad mēs pēc tam, ka mēs to nedaram katru dienu, bet mēs tā kā pasakām savam ķermenim paldies, neradot stresu. Nu, tā teikt, pasakām savam ķermenim paldies, ka viņš ir izturējis tās 3 dienas, vai 5 dienas, vai 10 dienas bez tiem saldumiem. Ja? Un tad mēs apēdam to kūku, pasakām paldies, neko nepārmetam, un nākamajā dienā atkal turpinam no sākuma. Tādā veidā ķermenim būs mazāks stress vai nebūs stress. Un ar laiku tu jutīsi, man vairs to kūciņu negribās, es vairs to kafiju nevaru izdzert, pusīti tikai varu izdzert, viss man viņa vispār vairs negaršo. Vīriešiem tas alkohols, protams, aiziet diezgan ātri, jā. Tas viss tā pamazām, tāpēc par to nav jāstraucās uzreiz, ka nesanāk ideāli ēst. Un, man liekas, ka daudziem arī rodas tāds nepareizs priekšstats, kad mēs, kas darbojamies ar šo attīrīšanos, ka mēs esam ideāli, ka mēs ēdam ideāli. Tā tas nav. Arī vasarā aiziet saldējums, aiziet vairāk ogas nekā vajadzētu. Ja kaut kāds arbūs, ko saprotam, ka viņš varbūt nu, nav tik labs auglis kā, vai oga, kā būtu, piemēram, kāds Latvijas augs, oga. Bet tas, ka mēs varam atbalstīt savu organismu nu, šajā ceļā, pašatīrīšanās ceļā, nu, tas ir ļoti liels pienesums. Un pat ja jūs darīsiet tikai uz 50%, tas ir vairāk nekā nedarīt necik. Ja, tas būs, Paldies. pat ja jūs darat uz 80, 20, 30, vienalga cik procentiem, tas būs vairāk nekā nedarīt necik. Paldies. Es nevarēšu tagad. Super. Tā. Taisnība, es biju cukura atkarīgā. Šobrīd cukuru neesmu lietojis visu jūniju, un karaoke klubā esmu tikai no aprīļa. Tas ir neticami. Jā, tas ir ļoti, ļoti raksturīgi mūsu attīrīšanās dalībniekiem, ja, kas sākumā gribās tās saldumiņas, pēc tam jau vairs negribās. Paldies, Vinet, ka padalījies. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas uzdot jautājumu? Man ir jautājums. Es pašlaik 3. dienu nedzeru kafiju. Ļoti sāp galva. Kā tu varētu to nokomentēt? Kā var palīdzēt sev, lai nav tik traki? Noteikti tas ir arī šis korālmēnu ūdentiņš, H-500, varbūt pat lielākās devās. Bet ar kafiju ir ļoti interesanti. Man pašai bija ļoti interesants stāsts, kad es atteicos no kafijas. Man gāja ļoti smagi. Un es arī tagad biju aizbraukusi uz Horvātiju. Es padzēru kafiju, man liekas, kādas 3 dienas vai 4 dienas. Nu, vienkārši katru rītu dzēru kafiju, ja, nu, kā tu esi atvaļinājumā. Tur neviens man ceremoniālo kakao neuztaisīs, mačus tur arī nebija. Nu, tad es dzēru kafiju. Un atbraucot mājās, es ievēroju, ka man sāp galva. Un tas ir tikai pēc dažām dienām. Un tad es sapratu, cik patiesībā kafija ir toksiska manam ķermenim. Un lai vai cik ļoti cilvēki gribētu iestāstīt sev, ka kafija man patīk tikai garša, man patīk tikai smarža, viņa rada patiešām lielu atkarību. Un tas, ko es esmu ieteikusi dažiem saviem klientiem, tad, kad 1. dienu sāp galva, 2. dienu sāp galva, 3. dienu sāp galva, atļauj sev izdzert tasīti kafijas, kaut vai pusīti, tev pārstās sāpēt galva un rītā tev vairs nesāpēs. Tā kā pamēģina. Man vairāk cilvēki tā ir darījuši. Tu vienkārši tā kā iedod to, ko viņš grib, un pēc tam, par cik tu jau 2, gandrīz 3 dienas nedzēri kafiju, nedzēri kafiju, tad jau organisms sāk nu, tā kā atradināties, un viņam vairs nevajag. Tā kā to arī var pamēģināt. Paldies. Man likās, ka man nav atkarība no kafijas, bet izrādās, ka fiziski, fizioloģiski ir. Es teiktu, ka visi, kas lieto kafiju, uzskata, ka viņam nav atkarība no kafijas, bet es varu apgalvot, ka jums visiem ir atkarība no kafijas.
Pilnīgi visiem. Un jūs varat stāstīt sev, ko jūs gribat. Tas ir tāpat kā ar to ūdens dzeršanu, ar sportu. Tas pats ir ar kafiju. Jūs prāts grib iestāstīt, ka jums nav atkarība, bet jums ir atkarība. Ja jūs nevarat bez kafijas un sāp galva, un nevarat bez smaržas un bez rituāla, tad tā ir atkarība. Vai vēl kāds jautājums man ir studijā? Labi, tad es iešu tālāk. Bija jautājums par bērnu attīrīšanu. Bērnu attīrīšana ir mazliet savādāka nekā pieaugušo bērniem. Par cik aknas vēl un nieras nav tik noslogotas kā mums, tad viņi var uzreiz iet antiparazitārās programmas, un viņiem ir citas antiparazitārās programmas. Tās noteikti pārunājiet ar saviem cilvēkiem, kas uzaicināja jūs uz šo projektu, un viņi jums noteikti izstāstīs. Ja? Programmiņas ir ļoti maigas, bērniem ir tiešām gan ar ādas problēmām, ļoti labi rezultāti ar moluskiem, ar kārpām. Nu, tiešām bērni kļūst mierīgāki, spēj koncentrēties daudz labāk, kur manam puikam laringīts pārstāja būt kā tāds, ņemot vērā, ka mēs katru otro nedēļu, citreiz pat 3 reizes mēnesī mums bija laringīts, ja, un nevarējām tikt no tā vaļā. Tā kā attīrīšanās antiparazitārās programmas nav tikai par tārpiem, ja, bet tas ir par vīrusiem, baktērijām, vienšuņiem, sēnītēm. Un mūsdienās bērni dabūna ļoti neveselīgu uzturu un vispār cīsiņu un kartupelīšu friju un nageti. Tas vispār nav ēdiens, bet lielākā daļa bērnu, diemžēl, tieši tā arī ēd un tiek barot šī sliktā mikroflora. Tātad organismā veidojas iekaisīgie procesi un attīroties mēs arī samazinam tos, tā kā pastrādājam uz tiem. Un bērnu attīrīšana līdz 12 gadu vecumam tad ir savādāka. No 12 gadu vecuma tur var skatīties, var iet lielākas devas bērnu attīrīšanās vai var jau iet pieaugušo programmas. Un vēl bija jautājums par krūts barošanu. Tad, kad baro ar krūti, ļoti ieteicams ir detoks. Viņš tiešām, es vēl iesaku ņemt pat detoks plus, jo tur ir iekšā alfa jeb lucerna, kas palīdz normalizēt laktāciju, laikam tas ir tas vārds pareizais. Tātad, ja jums ir par maz pieniņš, tad viņš palīdzēs ražot vairāk pieniņu. Un tātad normalizēt šo te laktāciju. Barojot ar krūti, ir jābūt sākumā piesardzīgam ar antiparazitāro programmu, ja, jo sastāvā, protams, ir tas pats ķiplociņš, piemēram, un ķiplociņš izmaina piena garšu. Un ja mēs uzreiz sāksim ar tādām lielām devām, tad bērniņš var sajust to nepatīkamo garšu un var pārtraukt, ņemt krūti. Tāpēc mēs sākam ar mazākām devām, ar mazām devām un pamazām palielinam šīs te devas, ja? Tā pamazām ejam uz priekšu, bet to arī visu ar konsultantu. Un dziļo zarnu trakta attīrīšanu mēs neveicam, tad, kad mēs barojam ar krūti, jo par cik tur ir iekļauts arī nēšanas dienas, var gadīties, kad aptrūks tas pieniņš, ka viņš pazūd. Bet, godīgi sakot, manā pieredzē man ir 2 mammas, kuras gribēja, lai šis bērniņš beidzot pārstāja ēst krūti un gāja apzināt šo programmu. Un interesantākais bija tas, pat neēdot 4 dienas, pieniņš nevis palika mazāk, bet vairāk. Ļoti interesanti, kāda procesa organismā notiek, un mamām neizdevās atbrīvoties no krūts barošanas. Tā, tad, ja jums ir jautājumi un jūs negribat uzdot tā kā ar balsi, jūs varat ierakstīt čatā, es pēc tam nolasīšu. Un tad man bija jautājums par to, kādi ir aknu simptomi, lai zinātu, kad ir nepieciešams attīrīties. Es jums pateikšu tā, jebkura simptomātika, ko jums organisms dod, signalizē, vistiešākajā veidā ir saistīts ar jūsu aknām. Nav tāds, tā kā man patika, es arī vakar klausījos par onkoloģiju un par tādām jau autoimūnām saslimšanām, vispār par diagnozēm. Diagnozes tas nav cēlonis. Diagnozes ir vienkārši nosaukums. Tā, kas mums te pieslēdzās? Diagnoze ir vienkārši nosaukums. Cēlonis ir pavisam cits, un neviens medicīnā jums nemeklē cēloni. Cēlonis visbiežāk ir tātad šajā aknu un nieru filtrācijā.
tātad neizvada toksīnus. Regnāri. Šie parazīti savairojas organismā, iekaisuma procesi, samazinās pH līmenis, ja, un tas viss vienkārši aiziet pa ķēdīti, un ar laiku tā sauc par diagnozēm. Ja kopā es jums ielikšu arī dāvaniņā, jūs saņemsiet webināru par 6 piesārņotības pakāpēm, kuru vada nutricioloģe Evita Tīdmane. Un jūs varēsiet paskatīties, kā mēs ejam pa šiem te pakāpieniņiem. Ja sākumā ir šī homeostāze, kad organisms tiek ar visu galā, un pēc tam nāk pamazām mums kaut kādas ādas problēmas, nogurums, vēl kaut kas piektā. Principā, kad jau aiziet diagnozes, tā jau ir 5. piesārņotības pakāpe, un pēdējā ir onkoloģija. Un jūs varēsiet paskatīties šo webināru, lai savilktu kopā, varbūt arī jūs kaut ko saskatīsiet sevī. Ja? Tātad tas ir par aknu simptomiem. Ja, kā arī es teicu, tas pats vairogdziedzers. Viņš arī ir saistīts tiešā veidā ar aknām. Kad cilvēkiem ir liekais svars, insulīna rezistence, diabēts, tas arī viss ir ar aknām. Locītavu sāpes. Organisms nevar izvadīt toksīnus, vai nu viņš sūta uz taukiem, vai nu viņš sūta uz locītavām. Kāpēc cilvēkiem attīroties pārstāj sāpēt locītavas? Jo pēkšņi sāk tie toksīni izvadīties. Citiem pat sāk sāpēt vairāk, jo tajā mirklī šie toksīni, viņus velk ārā. Ja? Velk ārā toksīnus, tas var būt nepatīkami, un pēc tam ir uzlabojumi. Tātad uz šiem jautājumiem es atbildēju. Un vēl viens tāds jautājums, es par ūdeni neizrunāju. Par ūdeni un tēju, vai tējas var tā kā aizvietot ūdeni, īsti nevar aizvietot ūdeni. Te ir arī jautājums, kāds ir svars. Ja, piemēram, cilvēkam svars ir vairāk kā 100 kilogrami, tad attiecīgi, protams, viņš nevar izdzert 4 litrus ūdeni. Ja, tas arī nav vajadzīgs. Tad tiek skaitīti kopā visi šķīdrumi. Tad tiek skaitīts tātad ūdens, tur 2,5 litri, piemēram, jāizdara apmēram, un pārējais šķidrums ir jāuzņem ar tējām, ar morsiem, varbūt kaut kādiem dabīgiem, nesaldinātiem. Zupas var skaitīt klāt, ja tādas šķidrākas buljoni, tad tas skaitās klāt. Bet kamēr nav virs 100 kg, tikmēr jūs skaitat savu ķermeņa masu, var izreikināt 0,3 vai 0,03. Es pareizi neatceros, kā tagad bija jārēķina, sareizina ar savu svaru, un jūs iegūsiet, kāds ir ūdens daudzums minimālais, kurš jums ir jāizdzer tīrs ūdens katru dienu. Pats minimālais. Un vēl vairāk es varu pateikt, tad, kad es sāku dzert šo te korālmainu ūdeni, pirmais, ko es pamanīju, ka man uzlabojās redze. Redze, kur man acu ārsts teica, ka pēc 30 gadi tas ir normāli, ka tālumā redze ir miglaina un tu sliktāk sāc redzēt. Un es sāku dzert ūdeni pēc 3 dienām, man bija sajūta, man kāds ir noņēmis plīvurīti priekšā, ka man redze ir palikusi labāka. Un tas ir vienkārši, ka tu iedod ūdeni, kuru ķermenis var uzsūkt. Kad nav jātērē savi resursi, tu kā dzer, tā ūdens arī uzsūcās. Lūk, tā, man liekas, es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, kas mums bija iekšā čatā. Tagad jūs varat slēgties droši klāt, runāt, jautāt, stāstīt savas pieredzes. Jā, man ir atkal jautājums. Jā. Tas gan šoreiz nebūs par mani, bet tikai jautājums. Es zinu, kad ir cilvēki, kuri pērk veikalā un dzer tās sulas, it kā, tur ir pakāstās saldās, tur apelsīnu vai kaut kādu mango un tādas visgaršīgās, kad es domāju, ka, tas nav īpaši labi, ja ne? Tas būs, sulas būs ātrie ogļhidrāti, jo tur ir ļoti daudz cukurs pievienots, krāsvielas, tur no dabīgās sulas nekā nav. Jā, es jau tā arī domāju. Mums mājās nav pieejams nesulas, ja vienīgi es dažreiz izspiežu svaigus spiestu sulu bērniem, bet tas ir arī ļoti reti. Nesulas, nekolas, vispār nekādas limonādes, mums tas viss ir aizliegts ar likumu, ienest mājās, un to jau arī visi sāk pieņemt un saprast, ka mūsu mājās ir tādi noteikumi. Jā, un arī gāzētie dzērieni arī nav labi, ne ūdeņi, nekas. Jā, viņi tur jūsu šūnas skābekļa badā, jo CO2 tā ir atkrituma viela, priekš kam dzert atkritumu vielu. Ja mums ir jādzer ūdens,
kuram ir skābeklis iekšā, kurš iztīrīs, kurš radīs šo te sārmēno vidi organismā. Mums nav vajadzīgs CO2, kurš nenes skābekli šūnām. Mums organisms ir, it kā tu dzer ūdeni, bet viņš netiek hidratēts netiek. Jo atcerieties to, ka mēs esam 70% ūdens, un bērni ir pat 90%, ja vēl vairāk. Un kas ir novecošanās? Novecošanās ir pH līmeņa samazināšanās, un ka mūsu ķermenī paliek procentāli mazāk ūdens. Tādā veidā notiek arī šī novecošana. Tā tad, respektīvi, ja cilvēka āda, pieņemsim, tās grumbas vairāk parādās un tāda, nezinu, mīkstāk, ļenganāk, kā lai pareizi saka, tad tas nozīmē, ka mums uzturā ir par maz lietotas ūdens. Varbūt ūdens arī, piemēram, ja ir sausa āda, ja, kad viņa tāda neelastīga arī ūdens, bet tur, protams, ir jāskatās arī citi deficīti, tās pašas olbaltumvielas, ļoti labi kolagēns strādā, tieši tripeptīdu, kad viņš ir tik smalka molekula, ka viņš aiziet līdz tam smalkākajam matiņam, līdz nagam, līdz ādai. Un principā cilvēka ķermenis ir ūdens, kuru satur kolagēns, kolagēna šķiedras. Viņas iet šādas te režģīšos, un, piemēram, ir cilvēki, kas dzer minerālvielas, to pašu kalciju, jo tagad tās osteoporozes un dažādas locītavu problēmas ir ļoti, ļoti populāras. Līdz ar to cilvēki dzer kalciju, bet ja viņam trūkst savs kolagēns, kur neveidojas šie režģīši, tas kalcijs viņam nav kur iesaisties, un viņš skalojas ārā. Jā, tāpēc tur ir jāskatās vairāk, protams, ja jau krunciņas veidojas tāpēc, ka jau ne tikai trūkst ūdens, bet arī jau kolagēns. Jā, tas ir mūsu būvmateriāls. Pamats. Vai laboratoriski ir apstiprināts, ka ūdenim pievienot koralmainu, ūdens iegūs visas labās īpašības? Jā, mums bija pētījumi apakšā. Es vēlāk ievietošu čatā, varēsiet apskatīties šo pētījumu. Ir pat latviešu valodā viņš iztulkots, es pierakstīšu, lai es atceros. Tā kā tas viss ir, to varēsiet iepazīties, jā. Vai vēl kādam jautājumu? Mēs jau tuvojamies pie stundiņas. Ja nav jautājumu, tad varbūt ir kāds, kurš grib padalīties ar saviem rezultātiem. Starp citu, Agita, tev ir fantastisks rezultāts. Pastāsti savu rezultātu, ja jau mums te tāda runīga. Tā es arī sapratu, ka es esmu tārkšķi. Nē, jā, man rezultāti tiešām ir super. Es pat neticēju. Es pat nesapratu īsti, kurā brīdī tas notika, bet tas notika tik ātri mēnešu laikā. Jo man ir osteoartrīts un tur kaut kas, es tagad no galvas nepateikšu tos godos vārdus. Un diezgan sen jau. Un vēl lieta tāda, kad man visu laiku ir svars uz vienas kājas, jā, un tas, protams, ir diezgan traki. Un vēl teiksim tā, aprīlī praktiski es vēl nevarēju praktiski neko tur daudz nostāvēt vai kaut ko pagatavot pie galda, tur virtuvē kaut ko, kad es gatavoju ēst, tad ar 3 piegājieniem kaut ko bišķi padaru un tā tālāk. Un tad es sazinājos ar Runu, un mēs jau bijām tā pazīstams, un tad es aizgāju tik tālu, kad es teicu, davai, reģistrē mani, man vajag to vienu līdzekli, saucās Bilerons. Un jā, es uzreiz viņu pasūtīju, un man mēnešu laikā es sapratu, kad es jau džusēju, kad es jau stāvu bez pārtraukumiem un gatavoju, un atkal cepu kūciņas un eju uz veikalu, ko es nevarēju izdarīt 2 gadi. Un īsumā kaut kā tā. Tā kā es esmu ļoti priecīga. Man bija rezultāts vienkārši super. Un lietoju arī tagad jāatceros. Redz, kā ir. Tad, kad mums paliek vieglāk, mēs jau aizmirstam iedzert, tālāk turpināt dzert. Un man ir tas pats, kad es palika labāk jau katru rītu jau aizmirsti, kad vajag izdzert. Bet, es cenšos sevi kaut kā
lai atkal varētu dzert, kā saka, vēl turpināt. Tā kā man ir tādi rezultāti. Jā, tie bija ļoti ātri, es pilnīgi brīnos. Es ļoti ceru, ka, jo man ir 7. jūlijā man ir vēlreiz vizīte par iepriekšējo operāciju pie ārsta, un viņš jau gatavo mani nākošai vizītei šai kājai, jo tai vienai iepriekš iztaisīja. Un es tik domāju, negribu es to operāciju, jo nedod Dievs man sabojās arī šito kāju, kad es nevarēšu nostāvēt uz šito. Bet pateicoties šim produktam, es varēšu pacelt cepuru un pateikt, man nevajag vairāk. Super, paldies. Fantastiski. Jā. Paldies. Rekur Elijāra raksta kaut kāds brīnumūdens. Agita stāsta nevis par ūdeni, bet tas ir bilorāns, tā ir hialurāna skābe ar hondroitīnu kopā, kas ir tieši Jā. locītava atjaunošanai. Tā kā tur arī, protams, ir ūdens jādzer labi pamatā ūdens kopā ar bilorānu, jo tādā veidā šīs te produkts strādā visefektīvāk, piesaistot ūdens molekulas. Bet ūdens ir tiešām brīnumains, un es pat neteiktu brīnumains, tas ir vienkārši tāds, kāds mums dabā ir jālieto, bet dabā jau ir tik piesārņots ūdens, kad, lai mēs, principā, korāla maina ir tas pats, kas aizbraukt uz dārgu sanatoriju. Tikai jums ir tā privilēģija šādu ūdeni dzert katru dienu. Nevis tikai nedēļu sanatorijā, bet katru dienu jūs dzerat tiešām tādu ūdeni, kādu jūs varētu saņemt ar dabīgām minerālvielām, jā, tiešām mineralizētu, tīru, ka viņš ir tāds, kādam viņam būtu jābūt, jā. Lai mūsu organisms vienkārši viņu varētu uzsūkt. Tas ir vienīgais. Man ir tādi gadījumi, kad man cilvēki sūta savas analīzes, arī tagad pēdējais gadījums bija. Un es skatos pēc analīzēm, es saku, bet tu ūdeni nedzer, tev ir pilnīga dehidrācija. Viņi saka, es dzeru, es dienā 2 litrus izdzeru, viņa maziņa. Es saku, bet tev nekas neuzsūcās. Es saku, ko tu dzer? Akas ūdeni dzer. Es saku, nu jā, akas ūdens, tu nemaz nezini, kas tur ir ar baktērijām, visu pārējo apakšā. Jā, tātad analīzes jau arī parāda to. Visi tiem, kamiem ir augsts asinsspiediens, nu problēma ir kamā, problēma ir ūdens kvalitātē. Jo, ja mums pietiek ūdens, mums pietiek labās augstskābes, mūsu asinis ir viskozas, plūstošas, viņas nav biezas, ķepīgas un nekurā mirklī nav jāceļ asinsspiediens augšā. Un, protams, arī aknas atkal. Aknas arī ceļ spiedienu augšā, ja viņas ir pārslodzē. Jā, tā tad, nu, savā ziņā varētu teikt brīnumlīdzeklis, tā teiksim tā. Biloronam ir viens mīnus. Viņš ir salds, viņš varēja būt skāps. Jo man negaršo salds, viņš tā kā salds sīrups ir, jā. Es labprāt gribētu, ka viņš būtu skāps kā jāņoks. Man arī sākumā ļoti garšoja, bet pēc tam es arī sapratu, ka man ir pa saldu, bet ļoti labs efekts ir. Man arī locītavas, es aizmirstu, jā, man taču locītavas agrāk sāpēja. Vai avotu ūdeni sasaldējot un pēc tam atkausējot, mainās tā struktūra? Jā, sasaldējot jebkuru ūdeni, viņš strukturējās. Protams, ja vien nav izmantoti kaut kādi dīvainie filtri, par kuriem es nevaru apgalvot, bet ūdeni, jā, sasaldējot un tad atkausējot, viņam veidoja šī struktūra. Bet ar avotu ūdeņiem, jūs zināt, jā, mūsdienās ļoti uzmanīgi, jo tur arī ir lauksaimniecības piesārņojums, kas tagad ir, un pesticīdi un herbicīdi, ja vēl blakus ir kaut kādas, ja tādi lielāki lauki, un ar šiem ūdeņiem jāuzmanās, tur arī bakteriālais fons un viss kaut kas, tāpēc tur ir jāskatās, ko jūs dzerat, jā. Vai ir kāds, kurš grib padalīties ar savu rezultātu? Droši brīvais mikrofons. Es varu padalīties. Nu, padalies. Es organismu attīrīšanu sāku praktizēt pirms 6 gadiem un paralēli arī savam dēlam. Toreiz man dēls gāja vēl dārziņā, tagad viņš iet uz skolā un viņam ļoti uzlabojās imunitāte. Reāli, ja viņš vienmēr slimoja, tecēja deguns, bija klepus, krekšķis un bija jātur mājās. Es nevarēju viņu tādu laist puņķēnu uz dārziņu. Tagad tas viss ir ļoti pamainījies. Man pašai uzlabojās enerģijas līmenis, es varēju izgulēties, ļoti labs miegs, ja iepriekš man bija viņš tāds saraustīts un man bija grūtības izgulēties, tad tagad es varu pamosties vienkārši tāpat vien, jā. Un man vēl uzlabojās ādas stāvoklis. Toreiz, jā, pirms 6 gadiem man bija aktivizējusies psoriāze,
tie tādi sausi, niezoši pleķi, kas veido tādus kā lāsumiņus gan uz elkoņiem, gan pacelēs, gan uz vēdera, tādi balti, zvīņaini, kad tu kasi, jā, viņam nāk tā ādiņa nost. Ļoti grūti bija ar to tikt galā, bet pateicoties organismu attīrīšanai, man izdevās uzlabot šo te ādas stāvokli. Un ejot pēc kaut kādiem 2-3 gadiem, es pamanīju to, ka man vairāk nesalst roku pirksti. Man bija izteikti balti pirksti, pat +10 grādos. Raynaudsa sindroms saucās. Mikrocirkulācijas problēmas, kad vienkārši salst, ļoti sāp. Tad, kad atgriežas atpakaļ asinsrīte pirkstos, ieies siltumā, tu jūti, ka tev vienkārši dzeļ. Un tagad, paldies Dievam, esmu arī no tāda brīvojusies. Es pat nebiju gaidījusi, ka varbūt tāda veida uzlabojumi. Superīgi, jā, paldies. Un tev jau arī ir tā, ka, vai ne, tu attīrījies nevis vienreiz, bet vairākas reizes, un tev visu laiku ir kaut kādas izmaiņas, kaut kas pamainās. Jā, es kaut turpinu katru gadu tīrīties vismaz 2 reizes gadā. Un ļoti mīlu gan biluronu, gan kolagēnu. Jā, Varētu teikt, ka paliek aizvien jaunāka. Superīgi. Paldies, Dacīt, ka padalījies. Vai vēl kāds vēlās? Droši nekautrējieties, mēs te visi saprotoši savējie. Super. Ja neviens, tad es varbūt pastāstīšu, kas tad būs tālāk. Tālāk es jums grupā nosūtīšu bionu pētījumu par šo korālu mainu, kā mums te meitene jautāja. Tad es jums ievietošu linku uz webināru ierakstu par organismu piesārņotības pakāpēm, kā es jums solīju. Un to jūs varat lēnām iepazīties, skatīties. Tad mēneša beigās, nezinu, Dacīt, mums ir nolemts, kad mums būs rezultātu webinārs. Man šķiet, ka nav vēl 29. 29. jūnijas, droši vien 7. vakarā visdrīzāk tā ir nākamā pirmdiena. Mums ir organisma attīrīšanās grupiņas, un attiecīgi, kurā posmā katrs ir. Tas, kas iet sagatavošanos, viņam ir sava grupiņa, tas, kurš iet antiparazidāro sava grupiņa, tas, kurš iet dziļo zarnu traktu attīrīšanu sava grupiņa. Un katra mēneša beigās šie cilvēki, kuri paši vēlās, protams, te visi tie, kas ir drosmīgākie un kuri paši vēlās, slēdz klāt un dalās ar saviem rezultātiem tiešajā Zoomā, un katram no jums būs iespēja pievienoties, paklausīties, iedvesmoties, sadzirdēt kaut ko. Varēsiet pat uzdot jautājumus, ja jums tādi būs, ja? Tā kā pilnīgi droši varēsiet pieslēgties klāt. Tas būs 29. Un tie, kas jau ir gatavi un grib tiešām darīt, nevis tikai paklausīties, bet tiešām vēlas ieguldīties savā veselībā, un pēc Jāņiem, man liekas, ideāls laiks, kad ir vairāk apēsts gremošanas sistēmai, Jāņos ir ļoti liela slodze. Un tas nozīmē, ka arī jūsu aknām ir liela slodze, un tad, protams, pēc svētkiem ir ideāls laiks sākt. Un no 1. jūlija mums veidojas jauna grupiņa, kur tā tad var pievienoties un kopā ar citiem iet attīrīšanos. Jums katram ir savs cilvēks, kurš uzaicināja uz grupiņu, un jūs ar šo cilvēku varat sazināties. Jums pienākas bezmaksas konsultācija, kurā jūs varat visu sīki smalki izrunāt, ko sagaidīt, kādi produkti tieši jums būtu vislabāk. Visi savus jautājumus droši izrunājiet. Ja? Tā kā man liekas, daudz kas tika arī pateikts, bet ja kaut kas nav skaidrs, jūs varat vēlreiz tā kā visu izrunāt. Nu tā, man liekas, ka es esmu visu pateikusi. Varbūt tagad ir kādi jautājumi vai kāds grib kaut ko piebilst. Nu, tad paldies jums visiem, kas šodien pieslēdzās, un es ceru jūs visus satikt pirmdien, 29. rezultātu webinārā un iedvesmoties kopā. Lai jums visiem foršs vakars!